Tad jāmēģina atcerēties tādu Dats Salnāja. Jā. Jānis Rižikovs. Pareizi, jā. Māri Salte, jā? Un Māri Salte. Tas pats. Tas viss kārtībā. Vēl kaut ko atceros. Jā. Māri mums šodien studijā ir doktors. Nu, tā jābūt, tāpēc, ka tas slimības uzliesmojums diktē, ka ir kaut kāda personāla. Tad mēs ātri atradām kādu, kas nav aizņemts ārstēju. Govs daktars un koks daktars. Tad esi koks daktars? Kur aizstāvēji pa kādu tēmu? Es aizstāvēju par aktivētām oglēm, vairāk par tehnoloģijām. Kā no koks iegūt aktivētās ogles, tieši granulu veida. Tas ir tas koks, kur granulas ir ar tādu pašu siltumspēju kā bezmazai akmeņogles. Tās aktivētās ogles gan domātas sorpcijai kaut kur. Gāzes un notekūdeņu vai piesārņojumu. Tas izklausās pēc tām mazajām melnajām oglītēm. Tās ir arī mazās melnās oglītes, bet tās ir medicīniskās. Tās es uz industriālajām tā kā pētīju. Medicīniskās, tas lai medicīnas darbiniekiem paliek. Liela tableta melna. Un tad tā tēma bija? Ņēmies, cik kas ko uzsils un cik kas kā dod? Jā, kā no baltākšņa, kurš skaitījās tajā brīdī, kā koks nezāle, kurš aug visur, bet vienam nav vajadzīgs, kā iegūt produktu ar augstu pievienoto vērtību, un tās bija aktivētās ogles tieši granulu veida, jo no koksnes tādas nevar iegūt, tikai pulveri var iegūt, un tad tur izstrādāja priekšapstrādi pa vidu, kā var sagranulēt, un pēc tam, lai aktivētu, tur vēl ir 2 procesi, un tad iegūst tādas, kas ir pielīdzināmas industriālām granulveidu oglēm, kādas šobrīd no koksriekstu čaumalām var iegūt. Tādēļ arī tas nav ekonomiski izdevīgi, jo koksriekstu čaumalas tur tajā kontinentā mētājās pa zemi, un mums ir jāveic 2 procesi, lai iegūtu tādas cietas ogles, bet tas ir iespējams. Tas pats galvenais, un ja sāk aptrūkties koksrieksts, tad mums ir variants, kā iegūt granulaidu aktivētās ogles. Jā, mums tā plauktiņā darbs par šo tēmu. Tas bija sens darbs, pirms 11 gadiem, jā, tālāk. Esam prom no tā visa. Tālāk bliez pa betula pendula? Jā, bērns tās pārsvarā betula pendula, jā. Betulīnu esi dabūjuši? Betulīnu esam jau dabūjuši un diezgan augstā līmenī. Un tad vēl, kas paliek pāri pēc betulīna iegūšanas, tad tur ir tā saistviela. Pagaidu, un kā ar pendulīnu būs? Pendulīns vēl nav izdomāts, tur vēl nav atrasts. Neviens vēl neviens nav pieteicies uz pendulīnu, bet mēs varam kaut ko izdomāt. Jā, šitiko, betula penduli bērs. Latiniskais. Āra bērs. Un Latvija ļoti cenšas dabūt visādas pievienotās vērtības produktus no betulīnas, kuru iegūst no bērs. Tās ir tas materiāls, kuru zinātnieki cer, ka varēs pat nākotnē kosmētikā izmantot. Pareizi saku. Nākotnē tālā mēs ceram uz farmāciju, bet šobrīd jau var izmantot kosmētikā un uzturu bagātinātājos, kas ir diezgan tuvu jau. Un šī kā nesēviela? Kosmētikā? Mikroplasmas vietā? Kosmētikā ir pirmkārt bioloģiski aktīva viela, kurai tiek piedāvātas dažādas labas īpašības, plus vēl emulgators un konservants, antioksidants, viņam ir tāds baigais spektrs ar labām īpašībām, kādēļ to ir vērts likt iekšā kosmētikā. Pirmkārt, tu vari teikt, ka tā uzlabo kaut ko. Ko gan it kā nedrīkst to rakstīt, tas kosmētikas, ka viņa uzlabo veselību vai kaut ko tādu, bet norādes var dot, bet tam ir arī, tā teikt, ieliekot iekšā, viņš pilda arī fiziskās funkcijas, kaut kādas kā emulgators, kas arī ir pievienot vērtībā pulverim, piemēram. Sintētiskos aizstāt, kosmētika jau pilnībā dabīga, arī nav nemaz tik viegli iegūstam, liek visādas konservantus un emulgators, pildvielas, kas bieži vien ir tālu no dabas. Tāpēc šis spēja aizvietot arī tādus. Mēs varētu salīdzināt nedaudz to betulīna parādīšanos un izstādi ar to, kas Somijam, man liekas, bija tas ksilitols. Ksilitols, tas ir cukurs, to no koksnes iegūst. Jā. Līdz ar to viņš skaitās, ka viņš bija arī milzīga revolūcija, ka tev vairs nevajag nekā citu cukuru. Tas, kas kožanais ir? Jā, un viņš arī zobiem nekaitē tā kā īstais cukurs. Drusciņš savādāks cukurs, bet vieglāk pārstrādājās organismā. Jā. To var salīdzināt kaut kā? Kā pārstrādājās? Nē, salīdzināt to betulīnu ar ksilitolu.
Nu, principā ksilitols sanāk, viņš kā plaša patēriņa produkts, kurš uzreiz var aizvietot veselu industriju, vai ne? Daļēji kaut vai tiem, kas nepanes vai nav vēlams parasto cukuru lietot. Bet, betulīns kalorijas. Jā, tik viņš vieglāk pārstrādājās. Viņš aiziet ātrāk enerģijā. Pagaidiet, es pierakstīšu. Ksilitols. Pēc Somijā koždienas un viss būs redzams. Es tik nezinu, kāpēc pie mums nevar viņas tik labi redzēt. Vai tad nav? Ir, bet viņi tikai mazākiem burtiem raksta. Tur jau ļoti lapojās. Man liekas, tie bija skandināvi, kas viņi ievies, ne? Viņiem pirmiem ir šis pasākums. Man bija viena pavāra grāmata, kurā tur bija kaut kāda šmeko mammas, kuras taisīja deserts bērniem. Šmeko mammas izklausās jau pēc cūciņām. Nē, viņas bija tādas, nebija cūciskas, viņas lika to ksilitolu klāt, kā cukuru vietā, un tur bija arī medus, un tad man vienmēr likās, ka ksilitols izklausās tā. Gan kā ķīmija. Nedaudz tā augsti izklausās. Jā, bet es redzu manas nezināšanas dēļ. Man likās aizdomīgi. Bieži ir tā, ka cilvēki nezināšanas dēļ kaut ko noliedz vai neizmanto. Jā, bieži. Kas varētu būt vakcīnas Latvijā? Jā. Es esmu mierīgs. Kā? Mēs pieļāvām to, ka pieļāvām, tāpēc, ka nebijām izglītoti. Es patiešām domāju, ka cilvēki pārāk maz tā fundamentāli. Bet no otras puses, zinātnieki apgalvo šo, zinātnieki apgalvo to, un vienmēr, kad ir ziņa izlaidums, tad pēdējās 2 sekundes, 20 sekundēs mēģina atrast kaut ko zinātnieki pateikuši tādu, par ko visu pasauli rēc, un līdz ar to bieži vien tie zinātnieki neparādās tajā labākajā gaismā. Tagad tev 5 minūtes. Es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka zinātnieki nekad kategoriski nepateiks, ka tas ir tā un tā. Viņiem vienmēr ir tā, kad ir 2 līdz 3 veidi vai tendences, kas var beigties viena tā, viena šā, viena tā. Nevienai nav pilnas garantijas, tāpēc, ka sevišķi strādājot ar dabas vielām, cilvēkiem, vīrusiem, kas var modificēties, un cilvēki ir dažādi, un tu nekad nevar pateikt, tagad mēs šito ielaidīsim, viss būs balts, vai šito ielaidīsim, viss būs melns. Tur vienmēr ir 2, 3, 5 varianti, kā tas viss var beigties, un zinātnieks nevar pateikt. Tikai nepārāk gudrs zinātnieks var pateikt, tagad mēs izdarīsim tā un būs šitā. Nekad tā nebūs, sevišķi ar dabas vielām. Tad ir tā sanāk, tu pasaki tu vienu variantu, un saki, bet tu taču teici tā, bet kāpēc tā nav tā? Es saku, bet tu nedzirdēji, ka teici vēl 3 variantus, ka varbūt arī šitā. Selektīvā dzirde, izdzird frāzes vai sajauc variantus kopā. Sadzird to, ko grib dzirdēt. Tās pašas valsts pētījuma programmas pavāra grāmatas, kur, principā izrāva vienkārši pielikumus ārā un pateica, ka tas ir bijis viss pētījums. Tur gan apakšā bija pavisam cita tā zinātne, ja tur iedziļinās, bet tas aizgāja jau arī gudriem cilvēkiem, ka tas viss ir bijis sviests. Un tā kā Tagad tās tur runā par tām grāmatām, kur bija kā uzsmerēt gurtmēsīt pareizi. Kā salātus uztaisīt, jā, bet tas viss bija pārvērsts, tur uzturvērtība. Tagad es sāku mēms palikt, es neko nezinu par to. Tur vienkārši izanalizēt uzturvērtību, kas ir mūsu skolēnu pakās un kaut kas tāds, un tad vienkārši beigās, ko no tām pakām var uztaisīt, vienkārši uzskats materiāls tīri, un pēc tam pētīt, kas tur iekšā, cik tas vērtīgs un kā. Tad viens neskatās to, kas tur sarakstīts, bet ierauk tās bildītas un secina. Tad domā, ka tas ir komiks, tas ir vienīgais, ko var uzdevumi būdiņās ierakstīt salātu recepti. Protams, ka tā izraujot ārā izskatās smieklīgi, ko cilvēkam vajag tur skaidrot un neskaidrot. Bet cilvēkiem vajag pasmieties arī viņam veselīgi. Jā, ja tas viņam palīdz un uzlabo veselību, galvenais, lai... Zinātnētas smētā. Pēc tam, jā, tas nāk apakaļ, un tad lēnām visu laiku nonivelē to zinātni un uzskata, ka neko jau viņi tur nedara, kaut gan viss mums, kas šeit apkārt ir balstoties zinātni. Un to jau nesaprot. Viss liekas, ka viņi piedzima, viss jau bija. Bet Vatsons ar to otru savu čomu saka, ka esot izpīpējuši to ideju vispār dzerot kafiju, nevis kaut kā pētot līdz acitienu. Tāpēc ar visu biologu pasauli bija dosmīgi. Viņi atrada to DNS, to replikācijas sistēmu, un kā viņš vispār savietojās šķūnātajā spirālēs savstarpēs šķeļamajā. Tur varbūt citreiz ne tikai kafija jādzer, nejaušības princips dominē zinātnē pārsvarā visas lietas, intuīcija un nejaušība, sakritība un daudzi pētījumi beigušies labi, tā, ka izmests kaut kas kopā, miskastē saliec kopā.
tā ir atklātas daudzas lietas, ka tur vienkārši izlaiž pēc tam ieraugu, kas tur sanācis, un pēc tam sāk darīt pakaļ, ko es tur salēju, kas tur bija. Tiešām? Un arī mēs, un es savos pētījumos, ja kaut kas nesanāk, mēs pēc tam viņu vēl paturam. Ja bieži vien tas, kas nesanāk, tu paņem to, bet beigās nesanāk, bet skaties jau, bet šitam ir labs pielietojums kaut kur citur. Nu, ka visu laiku galvenais ir mēģināt. Jo tajā brīdī, kad tev sāk likties, ka tu jau visi zini, nekā nevar jaunu izdarīt, tajā brīdī tad arī tu saproti, ka tev jāiet prom no zinātnes īstenībā, ka tev visu laiku ir jābūt tam, ka cerībai, pozitīvam, ka tu taisi kaut kas nesanāk, pamēģini vēl kaut ko, un tad skaties, sanāk kaut kas visam cits, un tikai secini, un zīmē kaut ko savā galvā. Zinātniekam visu laiku tādas acis mirdz. Jā, vajag tā. Bet kā tas varēja būt, kad Mendeļejevs iedomājies? Nekā vispār nav, un pēkšņi kaut kā kārtas liekot un balstoties uz šo savu unikālo intuīciju, saliek ķīmiskos elementus secībā. Un tādā, neteiksim, ka tā būtu gluži mandala, kurai kaut kāda simetrija, viņš saliek viņus, un vēl pēc kāda laika sāk apgalvot, ka ir vēl tādi, kurus mēs atklāsim, un viņiem būs tāds un tāds īpašs, un atklāt, un iet. Un kā? Tas viss saka, ka viņš nosapņoja. Ja viņš pats tā vēl saka, tad viņš tā saka, jā. Saka, ka viņš ir pamatā tam, kad spirtam jābūt atjauktam 40 grādīgos. Tas ir otrs viņa lielais nopelns, kas saucās vodka. Bet tur runāja mēs strādājam, mēs pētam, cik ir tie mēs un cik Latvija, kur visu laiku rādio dzied, ka zinātnē ir pa maz līdzekļu atvēlēts, cik mēs esam labi tajā kopējā Eiropas un pasaules kontekstā. Mēs primāri domājam mūsu grupu, tālāk es domāju institūtu, līdz laboratorijas. Cik ir grupa? Mums grupa, man grūti teikt, līdz svārstās, jo mums ir vairāki projekti, un tad katram ir kāds vadītājs, un tā grupa ir tāda nosacīta. Tāpat laboratorija, tur varbūt ir 20 cilvēki, bet uz kaut kādu projektu strādā 5, 6, kad vēl no citām laboratorijām. Pēc baigi grūti tagad teikt kaut kāda grupa. Es runāju par kaut kādiem dažu projektu ietvaros, mēs principā varam būt līdz 10 cilvēki, kas pa vienu tēmu strādā. Tad viens ir vienā tēmā projekts, otrā tēmā projekts, un tad ar to mēs arī tālāk ejam. Viss institūts kopumā mēs 140 cilvēki, būs tūlīt, bet cik ir Latvijā, man grūti šobrīd teikt, ir pāris tūkstoši, ka cik zinātnieki ir. Un ja par to Eiropas karti, tad mēs esam ļoti labā līmenī, manuprāt, ja mēs spējam piedalīties Eiropas projektos lielajos. Un tieši tas, kas uz mūsu tēmām ir šitie biorūpniecības projekti, tagad es neiedziļināšos nosaukumos, 3, kas ir Latvijā, tie visi ir saistīti ar Koksķīmijas institūtu, un tā kā, ja mēs kā institūts, tad ja mēs piedalāmies starptautiskos projektos, tad mēs esam uz Eiropas lapas iezīmējušies, neesam kaut kur tu pagrabā savā nodabā, kaut ko tur daram un nevienam nestāstam. Viss ir kārtībā, jā, un mēs spējam ar ražotājiem sadarboties, kas pierāda atkal, kad mēs arī kaut ko derīgu daram, arī ar ārzemju ražotājiem, un turpinām pieteikt, ir kontakti, komunicējam, uz mums neskatās kā uz pastarīšiem reizēm. Man viens cilvēks, kurš pats nodarbojas ar koku vilnu, pusi ekstrasens, pusi nacionāla patriots, pusi tāds neticams cilvēks. Viņš teica, ka Latvijā tā visa koksne zinātne nav ņēmusi vērā vienu lietu, ka ko koks dara, tā, ka viņš sāk sadalīties dabīgi. Un tad ir viņa bāze par to koku vilnu, ka viņš tā šķiedrs mēģina kaut kā uz lateks bāzes salienēt kopā un izrādās, ja tu paņem kaut kādu nātru metalītu uzvelc, tad tu pilnīgi savādāk jūties nekā tad, ja tu staigā kaut kādās ķīmiskajās drēbēs, teiksim. Kā ir ar to sadalīšanās fāzi? Jūs skatāties to, kas notiek tad, kad viņš sāk jau sairt? Jeb jūs vairāk ņemat tiešām? Mums ir arī laboratorija, kokas aizsardzības laboratorija, kas skatās tieši un pēta, kā apstādināt šo sadalīšanos. Kā apstādināt šo sadalīšanos? Nu jā, līdz ar to tev jāzina, kā arī viņš sadalās. Un tas, kā viņš sadalās, tas it kā ir zināms process. Tas ir līdzvērtīgs degšanai, tikai ļoti, ļoti lēni. Tev izdalās tie paši CO2 un ūdens. Sadaloties. Tev vienkārši kāds komponents pirmais sadalās, kāds otrais, kāds trešais,
bet tas ir tā pati oksidācija, kas sadegšanas procesā, principā, atstāt mežā sapūt koku, ir tas pats, kas to koku iemest ugunskurā, tikai, protams, viņš pūst ilgāk. Bet mums kā zinātniekiem šīs liekas līdzvērtīgas dedzināšanai, ka labāk te viņu iestrādāt ir dēlī kokā, vienalga kādā produktā un ielikt mājās, un tur tev viņš stāv, viņš nodara cilvēkam, no viņa neizdalās ogleskābā gāzi, viņš ir tā teikt apglabāts. Sekvestrēts. Kā sadalās tā brusa, kas ir manā jumtā? Jo viņi ir, protams, sausi. Ja viņi ir sausumā, principā viņa tur nesadalās, kaut kādi gaistošie savienojumi iznāk ārā, bet tas ir mazs procents, tas nav kaitīgi, ja vien tas nav skujkoks īstenībā, lai cik viņš labi nesmaržot, viņā ir kancerogēnas vielas un nevajag pārspīlēt ar atrašanos skujkoka dēļu mājās. Koku dēļ mājas, uzreiz kaut kā to zārku iedomājos. Nē, ārpusē viss kārtībā, bet tas ir apšot no iekšpuses. Viss, ja nav kārtīgi izžāvēts, tad tas pat reizēm var nebūt tik veselīgi. Kas var notikt? Kancerogēnas vielas, vējas izraisošas, tev kaut kur var pēkšņi iemesties, tas audzējs. Nepareizā pumpusdeguna, piemēram. Tas arī skaidri plāksnēs īstenībā, ka tu ražo, viņam ļoti strikti skatās visus šos savienojumus. Ir tas formaldehīds, kas ir sintētiski radies iekšā, jā, bet viņiem ir jābremzē priedes koku izmantošana skaidri plākšu ražošanā, jo no viņas nāk ārā citas kancerogēnas vielas, kas ir iekšā priedes sveķos. Un tad egli var likt, egla ok, un lapa kokam viss ir ok, bet tad beigās ir tā, tu it kā ražo plāksni, kura nevajadzētu izdalīt. Nav formaldehīdi, bet tur ir citi. Tur ir citi, visādi aldehīdi, riebīgi, kas ir īstenībā 10 reizes kaitīgāk par pašu formaldehīdu. Man patīk smaržot sveķis, sevišķi tad, ja viņi ir bišķi pastāvējuši. Visiem patīk, jā. Un nedaudz jau pagaisuši, tad viņi nedaudz atgādina arī tādu, svaigas garšas atšķir, teiksim, viskijs, vīns vienalga, kad ilgāk pastāv, viņš tāds dziļāks paliek. Un viņam jau ir ārstniecisks īpašības, bet viss, kas pa daudz, ir pa daudz. Aha. Tas jau viss ir, nav jau tā, ka tu nedrīkst ostīt tagad sveķus, viss ir labi. Galvenais ir nedzīvot viņos vidē, visu laiku neatrasties. Jo tagad jau ir tendence cilvēkiem vēl vairāk un vairāk atrasties mājās, un tur tas viss ir saistīts ar tiem savienojumiem. Jā. Tāpēc arī mums šī saistviela, kas aizviedo šos formaldehīdu sveķus. Koka galds, viņš tagad panikā viņu nesīs ārā? Tas nav panika. Un nekāds ir uzvārds priedīts vai egli? Tad arī piediniet no mājas laukā, lūdzu. Mēs tevi neostīs. Kancerogēnais tips. Atkal grib būt gudrs. Labi. Tu sākumā minēji, man pazuda, tu man sāki. Es varu pajautāt, kamēr tu atradīsi savu pavadieniņu. Tu sākumā minēji, man sākums tāds pats kā tev, ka vielas, ko jūs izpētat, atklājat, izmanto kosmetoloģijā. Man bija tāds jautājums, kā tas notiek? Kāds ražotājs iet pie jums un saka, man vajadzētu atrast kaut ko tādu, kas ir forši, vai jūs sakat, hei, man ir kaut kas priekš tevis tavam jaunajam sejas tonikam, kas varētu noderēt. Kā tā sadarbība praktiski notiek? Ja īsi jāatbild, tad otrais variants. Jā. Aha. Mēs ejam projektu ietvaros. Pirmkārt, mēs apsolam, ka mēs iegūšu kaut ko tādu, un tad ir šie komercializācijas pasākumi. Par laimi tagad arī var priekš tā dabūt naudu un sadarbībā ar ražotāju un uzražot to vielu ir viens, bet nākamais ir dabūt viņam pieprasījumu. Un tas, ka tu iedod kādam pulverīti un saka, ka baigi foršais pulverītis, es tev ieteiktu likt, viņš saka, ko man viņu darīt. Jā. Tu arī nezini, ko darīt. Tev ir jānāk ar savu recepti, ka cik un kā un kam viņš paredzēts. Jo, ja tam pulverītim katram ir savs, un kosmetikā nav divi savienojumi, tur reizēm 10 un 20 saliek, un viņi var nesadzīvot un nesanākt. Viņš vienreiz iebērs to pulverīti savā krēmā, viss aizies biespienā un pateiks, mums nevajag to pulverīti, tas ir kaut kas. Jā. Kaut kas, tāpēc mums jākļūst arī plaši profilu speciālistiem, ka mēs izražojam kaut vielu, mums pašiem ir jāpamēģina uztaisīt. Mēs uzražojam betulīnu, mēs mēģinām viņu krēmā, mēs mēģinām, kā viņš uzsūcās, jāiet jau gan arī medicīnā, kā viņš uzsūcās organismā vispār, tas viss ar ārpakalpojumiem jāizpēta.
ar kosmētikas firmām jāsadarbojās viņiem, lai viņi izstrādā šo metodu. Viņi jau zina ātri, kā noskrīningot, kas tur labi iet, kas neiet kopā, jo tur arī visi šie sintētiskie savienojumi nav 5 vai 10, viņi ir varbūt 100, tad tev jāatrod atbilstošākie. Nu, tur tāds, kur tu pakusties, tur visur ir ko darīt. Un tad, kad es ieju kādā veikalā un nopērku kosmētisko līdzekli, kur rakstīts, te iekšā ir tur bērzūdens, kas ir ļoti labs, es varbūt nekad mūžā neiedomājos, cik tur ir liels darbs apakšā. Bērzūdens ir bērzūds? Bērzūdens varētu būt vai nu lapa. Ir jau tādas Madurai pat ir, ka viņi tik tālu ir aizgājuši, kad lapu ekstrakts vai tiešām bērzu sulu izmantojot tīri ūdens vietā, viņi jau rada leģendu, ka tas viss ir ļoti veselīgs. Nu, daļai varbūt veselīgāks kā parasts ūdens, ņemts no krāna. Bet no otras puses, nu, tur tas koncentrāts nav liels tajā bērzu sulā, tie labumi ir daudz, skaitliski, bet procentuāli viņi, man liekas, mēs sausni, kur tur bija 0,5% maksimums, nu, tur tas pārējais viss ir ūdens, bet tas ir labs ūdens, priekš stāsta der, sliktāk nepaliks, un tas jau pats galvenais, jā. Ja ir lieki 20 eiro pēc? Lieki. Ar lecienu, tāpēc tas ir vietējais produkts, un tu taču viņu atbalstīs. Bet tev ir, man ir cita, labi, jā. Vispirms jau bija jautājums par to koks kā saules baterijas, kad eju pa mežu, es saku cilvēkiem, skaties, pēc būtības tā ir saules enerģija ieslēgta kokā, un tad, ja jūs viņu dedziniet, tad jūs atbrīvojat atpakaļ to saules enerģiju. Tur viss ir pareizi, ja? Jā, lielos vilcienos pareizi. Un otrs bija Selai Kūmē jau pirms gadiem, 10 vai 15, kaut kādā vienā baigajā Skandināvu institūtā. Viņi apgalvoja, ka zinīt sašķidrināt, dabūt sašķelt tā, ka mēs no cirsmas vedam ārā nevis kubikmetrus ar koku, bet gan šķidrumu, kur var izmantot kā enerģijas nesēja vienalga kā, tad tas būs apvērsums visā pasaules enerģētikā. Un, man liekas, Induls vai Indričs no Latvijas valsts mežiem stāstīja, ka tas brīdis vairs nav tālu, ka mēs dabūsim koku šķidru, ja mēs gribēsim. Kā iet to lignīnu sašķelšanu? Viņu jau var dabūt šķidru, bet viens ir termiski, tu vienkārši ātri pacelt temperatūru un viss, kas tur ir iekšā, pārvēršās šķidrumā, diezgan smirdīgā un pilns ar kancergenām vielām, līdzīgi kā darva no cigaretēm vai jebkā cita. Šķidrums kā tāds, viņam ir kaut kāda sadegšanas spēja, bet tur vienmēr pāri paliks ogli, kokogli. Un ja par baterijām, tad principā kokogli arī šīs degvielu šūnās var izmantot. Tieši kokogli ir vislabākā, ja ir augsta tā enerģijas absorpcijas spēja, kur viņi to ūdeņradi absorbē. Bet pa šķidru daudzus savienojumus var dabūt šķidrus no koksnes, bet ne pilnībā visu, vienmēr kaut kas paliks pāri. Tā ir, vienu brīdi šī sašķidrināšana bija ļoti ejošs etaps, bet tu beigās iegūsi tādu baigo maisījumu. Vienmēr jācenšās secīgi noņemt, tur ir pāriskie komponenti, 3 galvenie - hemiciloze, celuloze, lignīns, un tad pa vienam viņi jāņem nost. Tas līdzīgi, kā tu gribi iegūt celulozi, noņem nost pārējās detaļas, un tad uztais papīru. Gribi pienu, vispirms noņems kā gribi iegūt to pašu ksilitolu, tur nevar tā uzreiz paņemt, ielikt koks, un tev baigi nāk viss tur ārā. Tas ir viss secīgi procesi, un vienmēr tev lielākā daļa paliks pāri. Izņemot, ja tu gribi iegūt kokogli. Arī, lai kokogli iegūtu, tev 70% aizies skurstenī, 30% kokogli. Ko tie ksilitāli ražotāji dara ar to pārpalikumu lielo? Tas ir droši vien cikls, vai ne? Nu, tur tas, kas paliek pāri, ko Māris minēja, lignīns, ar to ļoti daudz šobrīd nodarbojās, ko ar viņu darīt. Un ja pirms gadiem 5 teica, ka no lignīna... Tev bija saskarsme, ka tev pie zobārsta ir. Ka no lignīna var iegūt visu, izņemot naudu, tad šobrīd jau tas sāk mainīties. Lignīnu jau tagad arī
citās saistvielās var ielikt iekšā fenola vietā, kas ir sintētiskais savienojums, tās par fenola formaldehīdu sveķos. Tas ir. Tad, ja to dabū, tas ir plašs patēriņa process, un ja to dabū iekšā, šobrīd arī mums ar Latvijas Finieri, viņi koordinē Eiropas projektu, kurā mēs esam piesaistīti un tieši ar lignīnu problēmu nodarbojamies, kas ir, ja iedod šādu projektu, tad tas ir pasaules mēroga sasniegums. Un, tā kā ar visām komponentēm mēs zinām, ko darīt, galvenais ir vajag atrast, un daudzas valstis zina, ko darīt, galvenais ir atrast tieši Latvijā kādu cilvēku drosmīgu vai grupu, jo liela nauda ir vajadzīga, jo tas nav vienas granulu ceks uztaisīt, ne? Tur katram procesam ir atsevišķi rūpnīca, tev vismaz 3-4 rūpnīcas jāuzceļ, lai pilnvērtīgi pārstrādātu koku vai mizu savienojumos, tā, lai nebūtu tā, ka lielākā daļa pēc tam jādedzina vienalga. Kā tev, Ja man cerēt būs tā kā sajūta, šis pateiks ļoti labi, tagad izstāstīja, forši tāda sajūta ir. Labi. Šķidrināšana, jā. Tu sākumā runāji, teici, tenī brīdī, ka mēs vēl uzskatījām, ka alksnis tur nekas tāds. Tas agrāk uzskatīt. Kas tagad ir? Varbūt izējām cauri Latvijas kokiem, kādu viņiem, kuram ir tuvākā nākotne, tavāprāt, kā tu vispār viņus uztver un ko tu no viņiem? Tas koku tops kaut vai? Nē, jā, mēs esam reāli strādājuši baltalksnis. Labāk, nē. Tāpēc, ka man pateiks liepu, un ko mēs darām ar liepu, labi, es zinu to, ko visi liepu, pirtī kaut kur, jā. Čāru liepu, jā. Jā, es domāju, ka jūs labāk zināsiet, ko pāriem kokiem. Es nerunāšu par tiem mēs par industriālajiem strādājam, tāpēc, ka mēs vairāk darbojamies uz to, kas kādam paliek pāri. Tātad bērzam norauj nost mizu, izloba Finieri, Finieris aiziet rūkdams, mizu paliek pāri, jūs ar viņu strādājat, abonēt pendulīnu. Pendulīns vēl nav atklāts, bet būs. Suberīns kābes, tad ir jau gribas sarežģīt vārdu, kā pielikt. Tā ir tā saistviela. Nākošais Egle, Priede. Konstrukcijas droši vien vairāk taisa. Tā aiziet labi dēļos. No mizām var iegūt. Akal mizās ir daudz labas lietas. Pirmkārt, tur ir antioksidanti, tanīnes. Droši vien nav vērts tālāk saukt, vai ne? Droši, tāpēc, kad ir, kas klausās, kas saprot. Kas arī pieraksta. Un arī šie tanīni, viņi tā kā līdzīgi lignīnam. Tanīns ir, jā, tie ir tās miecvielas, bet īstenībā tieši mizās, kā tādās visvairāk ir priedes un egles mizā. Tad tas brūnums, kas iet, tad tur var būt arī daudz vairāk vēl nekā ozola. Ozolā kā koksnēja vairāk šās miecvielas. Varbūt es kļūdos, jo es ozolu mizu nesu, tāpēc varbūt es negribu ar šiem spekulēt pa visām sugām, jo mēs no tāda rakursa neesam skatījušies. Mēs reāli no industriālajām, ar ko darbojas ražotājiem. Principā tas ir bērs, kas nāk no Latvijas Finiera un viņa atkrituma bērza koksni. Viņam paliek arī koksni daudz pāri. Viņam tikai 1/3 aiziet derīgajā mantā, 2/3 viņiem paliek pāri, ko viņi vai nu kā papīru šķeldu, kokšu šķeldu aizsūta celos rūpniecību vai mizu, to dedzina. Un tas mums likās daudz neiedzīgāk. To šķeldu vēl var pārdot, tas ir vēl kaut kāda pievienotā vērtība, bet dedzināt. Protams, enerģija arī ir sava vērtība. Tas ir jāvērtē kopā, bet ja tu vari iegūt savienojumu labāk, tad tu kaut ko citu dedzini. Tad labi, toreiz mēs domājam, ka alksnis ir mēsls, tagad viņš vairs nav mēsls, alksnis. Baltalksnis, tajā brīdī, šobrīd jau jebkurš dēlis, var atrast pielietojumu, viņus jau var izaudzēt arī normālos diametros, ka agrāk uzskatīja alksnis tikai taras dēlīšiem dar. Šobrīd jau ir arī šie tāras dēlīši, tie paši paletes un tās lietas, viņas jau vairs nav nekādas lētās, un tad jau var runāt, ka principā mums tā runā, ka viņš vairs nemētājās tā zemē, kā nezāle, ka tu viņu grāvī var iet vai cirst, viņš jau kļūst par lietas koku, bet tas vairāk īstenībā, lai spriež galdnieki vai mēbeļu ražotāji, vai kas tas tāds ir, es runāju no sava. Stāst, ka Eiropas sedliņš esot indīgs, to vispār nedrīkstot bez respirātora apstrādāt pat galdnieki. Eiropas sedliņš? Jā. Jūs pieķērāt arī mani uz kaut ko tādu, ko es nezinu. Eiropas sedliņš ir tas krums, kurš ar tādām sarkaniem un oranžiem bimbalīšiem tāds rudenī rotājās. Tas arī upmalās tāds ir. Pilnīgi neticams tāds sarkani, tā kā puķīt, no kuras ārā 2 bimbalīši zelteni, tad oranžīgi zelteni, oranži. Eiropas sedliņš. Indīgs, un tad pēkšņi skaties ziemā brieži apgrozuši visu to indīgo. Homeopātija. Jā.
mazās devās droši Jā, vien. Izrādās, ka mušmērs arī vairs nav indīgs. Nav lietuvieši iepērk par 10 eiro kilogramā. Kad latvieši atzīsies, ka viņi paši iepērk, tad jau tas būs atkal priekš. Kāds ir tavs ceļš uz doktoru? Ar gan jau nejauc ar mušmeriem. Uz doktoru? Jā. Kā tu izvēlējies zinātni? Tas nav tas... Zinātni beigās sanāca, ka izvēlējās mani. Es vairāk... Tu biji pieklājīgs vienkārši... Es biju piekrājis godpilsonis tāds, kas gribēja iet aptien tur, kur tevi ņem pretī. Protams, pirmās 5 vietas bija domāts ekonomists, vai ne, kur jurists, visi gāja tajā brīdī pirms 20 gadiem, vai ne. Man liekas, pat juristi vēl nebija modē atnākuši, tad visiem vajag, visās skolās bija ekonomisti. Un es kaut kur par rādio izdzirdēju Koksnes kompleksā pārstrādi RTU pirmo reizi sadarbībā Koksnes ķīmijas institūta, kā speciāli Koksnes kompleksē pārstrādi dibināja grupu, jo plānoja celt cellos rūpnīcu Latvijā, un mūs tā kā gatavoja uz šo cellos rūpnīcu. Es pat nezināju, ka tā ir ķīmijas fakultāte. Es gāju Koksnes komplekso pārstrādi, man gribējās kaut ko koksni darīt, tad ieejot fakultātē pie nosaukums ieraudzīju pēc adreses, ka tā ir ķīmijas fakultāte. Un tā, Cik tev bija ķīmijas skolā? Man bija ciešami. Eksāmenā 6 beigās bija. Nebija jāsāk viss no nulles? Nē, beigās jau bija ok. Labi, Smiltenes ģimnāzijā ieliek pamatus ķīmijā. Un tur arī koksnis Smiltenē? Tur ir koks, jā, daudz koka. Smiltene un ar koku tad drīz asociēsies. Kaut kā man viss ceļu rūpniekus, man liekas, viņiem tie tehnikumā kaut kā 900 cilvēki mācās par ceļu tehniķiem. Un koks, jā, tas ir tas, Smiltenē vispār, man liekas, ir kaut kādi 9 uzņēmumi, kas ir tādi, ar vairāk par 1 miljonu grozoši. Kāpēc tu gribēji to koku? Tu teici, ka Tādas sajūtas bija. Nezinu, gribējās ar koku darboties. Tā intuīcija tomēr līdz pastāvējusi visu laiku. Un tad es biju mieru arī Koksnes ķīmija. Un tad uzreiz Koksnes ķīmijas institūts paņēma mūs savā paspārnē, sāka tur savu stipendijas maksāt nelielas, bet un paņēma tā kā uzreiz jau štatā. Dēļ tām stipendijām, un tā lēnām tu tur sāk arī strādāt, un tu kļūsi par zinātnieku pats no sevis. Joprojām tas ceļš ir iespējams, ja kāds klausās ar 16 gadnieks? Tā grupa noturējās 3 gadus, pēc tam viņi izgājis vairs, nepieteicās neviens uz viņu. Beigās tur, man liekas, pēdējā gājienā viens cilvēks tikai pabeidza, mēs tur pabeidzām pie 10, tas skaitījās jau. Uz tā fonda daudz. Kāpēc? Boring? Garlaicīgi klausīties? Kaut kas pamainījās, Nē, es domāju, ka tas tik daudz nav, ka garlaicīgi, bet vienkārši tās tendences, varbūt, ka visu laiku arī to nevajag nemaz. Būtu cellos rūpnīca, domāju, tur tā varbūt būtu kursi pilni, tev nav kur strādāt, ja tu redz Koksnes ķīmijas, Latvijā nevienu. Tu vari būt tikai zinātnieks, vai ne? Kaut ko runā pa zinātnieku, nabagmājas tur sētnieks, un kas tur, nevienam neliekās, ka zinātnē tur kaut kas ir jēdzīgs. Gan fiziski, gan garīgi. Kā ir, saka, tu izskaties paēdis. Es esmu paēdis, jā. Nodarbojies ar sportu izskaties? Jā, agrāk, jā. Kādā sportā bija? Basketbolu dzenāju vienkārši, bet, galva tenis, visu kaut ko. Parasti sētas puika, kas dara visu, māk spēlēt visu, un tad visā arī iesaistās. Tu esi zinātnieks. Tev nav briļu? Nav briļu, jā. Nevajag uzlikt. Ir vārdu. Nē, es vienkārši stāstu tiem, kas klausās. Neizskatās kā multfilmā zīmē, vai zinātnieks, garlaicīgs tipiši, kas ņurna citā valodā, neko nesaprot. Tas bija viens no jautājumiem, ko es tev neuzdevu par tām citām valodām. Cik māk? Droši vien angliski? Krieviski gan jau? Standartiņš, jā. It kā vācu valodu mācījos, bet, ja vajadzētu, varētu mēģināt, bet šobrīd nevajag vienkārši. Tur angļu valoda pilnībā pietiek, zinātniskā vide darbojas angliski. Karš pagaidām nebriest, tā kā vāciski nav nekādas jēgas. Jā, pa spiegu neiesim. Klausies, izstāst tā situācija pasaulē, to zinātni, un kurā virzienā tā Koksnes ķīmija ir labi, tu jau iezīmēji to, ka jūs esat lielās programmās iekšā, bet vispār, kā tu redzi to savu? Tuvākie 10-15 gadi, kas vēl varētu būt tas, ko mēs varam sagaidīt, neticam tajā Koksnes ķīmijā. Es domāju, ka nāks tas zaļais kurs jau ir iezīmēts, tā arī nosaukts, tā kā visa Eiropa un varbūt arī daļa pasaules iet tajā zaļajā virzienā, kur naftas produktus aizstāja ar produktiem no atjaunojumiem resursiem. Tā nav tikai koksne, tas var būt jebkāda biomasa. Un uz to arī pasauli ieslēnām. Un mums šīs iestrādes Koksnes ķīmijas institūtā grupā un cilvēkiem ir šai virzienā bijušas jau vairākus 10 gadus. Mēs šodien ļoti labi jūtamies, tāpēc arī mēs esam pieprasīti šajā jomā arī starptautiski.
Jo tagad ir tā, ka visiem pēkšņi vajag pat ražotājs tev atnāk, jo mums kaut kas zaļš jāiedabū iekšā tajā saistēlā, vai man kaut kas te nevar tā, mums jau sāk spiest klienti, kad mums vajag kaut ko zaļu. Sākumā tas ir tīri, tā teikt, lai atzīmētos, ka tu kaut ko zaļu dari, bet beigās jau tev tas patērētājs jau ātri sapratīs, ka tu tur formāli kaut ko dari. Un tur vajadzēs jau pilnībā aizvietot. Un arī tur mums ir risinājumi, tas ir varbūt nedaudz dārgāk, bet pienāks jau brīdis, ka arī tā nafta var beigties. Bet, protams, nevajag iezīmēt utopiju. Tas ir ļoti labi, ka visi pēkšņi nepāriet uz zaļo, jo mēs redzam, kas notika koku, ka bišķiņi ielobēja, ka viņš varētu ļoti labi darbojās būvniecībā, kas notika cenām, protams, ar visu pārējo tas viss nāca, bet principā šis zaļais lobijs var brīžiem aiziet tik strauji, ka tu nevari to visu apgūt. Mums jau konferencēs arī nāk viens saka, mēs te tagad visu lidmašīnu, visu degvielu aizvietosim ar biomasu. Izrādās nē, pat ar visu koku, kas ir uz pasaules, nevar aizvietot pat visas lidmašīnas tikai, kas pa Eiropu lidinās, degvielu. Nekad neaizvietos visu. Tas daudzums ir kolosāls. Tu nevari izaudzēt tik daudz, un tur jābūt saprātam, tāpat kā nevajag mēģināt no lauksaimniecības zemēm iegūt, piemēram, audzēt speciāli Kārklus, vai eļus spiest, lai dedzinātu autobusos. Tas arī, man liekas, līdz galam nav pēkšņi sāk dotēt, un visi aizaudzē. Cilvēkiem vairs nav kartupeļu un graudu, ko ēst. Visus graudus pārtaisa spirtā, kartupeļu zem aizaudzē ar apšiem, un tad sāk domāt, mums tagad jāpērk ir no Ukraiņiem kartupeļi, vai ne? Pa dārgāku cenu. Īstermiņa domāšana? Kādā brīdī jau cēli tie sapņi visi ir, bet vienkārši tirgus raustās, man liekas. Un kāds kaut ko izdomā, tas viss aiziet skan forši, vai ne? Bet tikko to visu paņem, tā saprot, netiek ar to galā. Kaut kā vajag samērīgi. Zaļais kurs arī ir salīdzinoši jauns. Tagad līdz 50 gadam nostādīt augsti mērķi, kuros truši nav vērts iedziļināties, bet tas ir iet uz to, ka pārsvarā visu aizvietot kaitīgo no fosilām izēvielām aizvietot. Kas ir tas, ko tu domā, ka cilvēkiem būtu labāk, ja viņi zinātu, nevis tikai skaļi runātos? Tev kā zinātniekam, kas visvairāk ir tāds nepastāstītās lietas par kokus ķīmiju? Kaut kādas lietas, kad tu, piemēram, es pēc sevis varu spriest, es skatos, cilvēki ļoti interesējās par ekoloģiju, bet tāpat laikā viss viņu notekūdeņi aiztek upēs, upes aizaug, bet tā vairs nav viņa rūpe. Viņam liekas, nē, tā sistēma kāda. Mēs par komunāliem maksājam, līdz ar to viss ir kārtībā ar Latvijas dabu. Ir kaut kādas tādas problēmas vai kaut kādas tādas lietas, kas tev kā zinātniekam vienmēr krīt acīs, kaut kas vieglā dezinformācija vai politikas vai lobiešana kaut kāda? Protams, tev liekas, ka ir lietas, kas neiet kopā, tas ir, ko es iepriekš jau stāstīju, tur pārmērības kaut kādas. Bet, galvenais jau cilvēkiem sākt ar sevi. Ja tu gribi dzīvot zaļi, tur jau neko daudz nevajag. Es atšķiru atkritumus kaut vai tas pacel papīru vai nemet papīru. Tas viss ir tādi sīkumi. Un, viens tur aiziet, arī šitie industriālie lauki. Tur iegūst it kā smuks puķītis, bet ko tur samiglo, kas aiztek un pēc tam kā upes aizaug. Tur jau valstiskais regulējums, tur jau saimniekam, kas tad viņam, viņš jau ražo preci, viņš ražo tos graudus. Tas reti kad ir domā par kaut ko zaļu. Zemkopības ministrijā ar visu zaļo kursu nākotnes tuvākās mērķi ir meliorācija, man liekas, bija 2. vai 3. plāns. Meliorācija. Dod Dievs, ka viņi saprātīgi. Es tos jautājumus labāk nekomentēšu. Sapratu, jā. Par lauksaimniecību vai zemkopību tur. Pa mešu koks ir labs, jā. Tiem, kas uztraucās, ir ļoti tāda liela, manuprāt, ļaužu grupa, kas uztraucās par to, ka izcērt par daudz, un tas stāsts vecs kā pasauli. Kā agrāk bija tā, un tagad ir viss izcirsts. Es arī būšu pie tiem sliktajiem, kurš domā, ka kontrolēta izciršana ir daudz labāka nekā aizlaišana, meža aizlaišana un pūdēšana. Tas, ko es pirmīt teicu, sapūjas mežs reizēm ražos mazāk skābekli kā jaunaudze vai nocirsts kaut vai, kad tiešām dēli ieliek iekšā, nevis atļauj viņam sapūt. Tur arī izdzīvo, es nezinu, man liekas,
arī kailcirtē tur rodās sava dzīvība, kas ir vajadzīga. Nu, pēc tam, kā lēnām aug, gan tie mazie kociņi tur apakšā pārmainās tā vide, un tas nav tik sintētisks process, ka tev atjaunojās mežs, piemēram. Ja visu aizlaidīs, tur būs tikai tie, kam meža dzīvā radība, kam patīk atrasties tādos aizaugušos, pūstošos mežos, jā, visādi izgrauži un kaut kas tāds. Es domāju, Latvijai vispār nav par ko satraukties, un man liekas, mēs esam viena no pirmajām vietām ar to platību, kur mums ir tās zonas, kur nedrīkst aiztikt. Nu, ja cilvēkam gribās redzēt tādu mežu, mums ir ļoti daudz vietas, kur aiziet. Reizēs, kad zaļā kursa ietekmē, mums tām platībām būs jābūt vēl lielākām? Tām, kuras neviens neaiztiek, mums jau nav problēmas, un cik es zinu no datiem, tad tā platība lēnām palielinās. Un tieši dēļ tā, ka īstenībā aizaug tie lauki. Vai viņas aizaudzē? Viņš tādu bērns un dod virsū? Nu jā, un tas tiešām mēs šobrīd cērtam mazāk nekā izaug. Un ja tas kādam izskatās, protams, tavā apkārtnē, kur kā viena paudze ir izaugusi, mežus tā cērt aptuveni 40, 80 robežā, un tev visu laiku tur bija mežs, kur jūs seņojāt. Protams, ka tas ir sāpīgi pēkšņi viņu nocērt, un to tagad var iet tur tikai avēnes lasīt. Bet tas arī jāņem pretī, aizej uz otru pusi, kaut kur jau jābūt tām sēnēm. Es braucu garām vienam tādam jaunai bērzaudzē, kur bērns apmēram kaut kāds 7-8 gadus aug. Un interesanti bija, kad ir bērns, un to varēja redzēt, ka viņš tā no stādījuma atsimrādz kaut kāds materiāli, kur visi zeltaini tādi skaisti saulē ņirdz. Un tad ir viens atkal zaļš, vēl nav nozeltējis. Atkal viss zelta, un atkal viens zaļš. Tā var redzēt, ka ir kaut kādas pasugas vai kaut kādi paveidi, kas ir vēlāki. Šī virzienā zinātne domā par to, kā dabūt bērns sugas un šķirnes, kuras ir varbūt, jo ilgāk zaļš, jo labāk, ne? Jā, domā Silavā ir institūts. Jā, tas Mežkopības institūts, un viņi taisa jaunas sugas, selekcionē. Ir atraudzīgie bērzi un citi koki, kas ātrāk aug un izturīgāk pret kaitēkļiem. Tur sastāda, selekcionē, novēro. Mēs tur arī viņiem pasūtam savus pētījumus, jo mums tur reizēm sanāk kaut kas mums paliek pāri, kā mēslojums var noderēt viņiem. No materiāla mācības vienmēr teica, ka tāpēc vecmāmiņa gāja pa mežu un lasīja kopā zariņus, ka zariņi karstāk deg nekā lielais koks. Un lielo koku nav jēgas dedzināt, bet zariņus gan tie gan ir karsti. Tam ir kaut kāds loģisks pamats. Īslaicīgi jā, bet ilgāk, ja vajag, tad labāk ir tomēr to pagali sausu ielikt. Ja tu mežā lasi, tad labāk zariņus, jā. Ja tu salasīsi slapi kaut ko, tad droši vien, ka zariņi degs labāk, bet viņi degs labāk kaut kāds 5 minūtes. Bet kā aizdegsies tev resnāks koks, tad... Man stāstīja, ka tur esot kaut kāds sakars ar cukuriem, kad zaros esot procentuāli mazāk cukuru nekā lielajā koksnē, un līdz ar to viņš savādāk uzvedās savādāk. Tā gan man ir pirmā dzirdēšana. Es zinu, ka zariņiem ir mizas vairāk, un tad varbūt mizai ir lielāka siltumspēja nedaudz kā koksnē, bet arī ne visām. Kas tev to stāstīja? Nē, es skatos arī kā eglis, piemēram, eglis satrupē un eglēm zari paliek. Ozoliem arī lielais ķermenis ir satrupējis, un skatos, zari vienmēr paliek. Un man tie zari uzrunā, tāpēc, ka viņi tādi... Bet tur vairāk ūdens tie lielā ķermenī. Nē, es domāju, ka viņi ir blīvāki. Varbūt. Vēl viens jautājums par baļķu pludināšanu. Vispār mūsdienās ir ļoti interesanti iziet no tādas perspektīvas, ka senos laikos neko nezināja. Mēs tagad zinām, mēs tagad darīsim. Kā zinātniekiem ir to seno lietu pētīšanu? Principā viss, kas attiecās uz koksnes ķīmiju, mēs turpinām senos pētījumus, ko viņi ir izpētījuši. Mēs nebūtu nesakām, ka to, ko viņi ir darījuši, tas ir bijis slikti vai nepareizi. Viņiem ir citi laiki, tur bija citi mērķi un citas lietas, ko ieguva, kas bija vajadzīgs tajā brīdī. Par baļķu pludināšanu man maz ko teikt. Baļķu pludināšana bija... Ja tas ir izdevīgi, tad lai pludina. Esot tā, ka pie plus 5 grādiem ūdens esat visblīvākais. Es stāstu tagad tautas daļam gudrniekus, ar kuriem es runājos. Tāpēc, kad es redzu, kad vēsākam paliekot, tiešām tas ūdens paliek tāds blīvāks. Un plus 5 grādos viņš esot visblīvākais. Un tad tāpēc arī senos laikos esot tos baļķus pludinājuši, tieši pavasarī rudenī, kad tas ir vistuvāk tiem plus 5 grādiem. Vispirms, tāpēc, kad viņš ir blīvāks, līdz ar to tie baļķi labāk peld, mazāk grimst. Un arī tad ar to pludināšanu izskalojoties tieši mizētie aģenti, kas pēc tam būtu nevajadzīgi, lai koksne būtu ilglaicīgāk un iedzīgāk. Tā tas varētu būt.
ja viņi tā ir izpētījuši, pa ūdeni tas ir stabili, kad tas tā ir, kad ir augstāks, tad viņš paliek blīvāks. Un tur viss iet kopā, bet to, kas kalojās ārā, tas arī iet kopā. Tā kā tas tā varētu būt. Arī, labi, finieris arī savus baļķus mērcē, bet tas ir citiem iemeslu dēļ. Kāpēc viņi mērcē? Viņi mērcē, lai viņš būtu plastiskāks, lai var sagriezt to lobskaidu. Ar sausu viņi nevarēs. Viņi izmērcēja tur kādu diennaktu liels baseins, jā, un kaut kādos tu 80 grādiem viņu pamērcē. Pašlutina jau faktiski. Pašlutina, jā, tad viņš kļūst tāds mīkstāks, tad plastiskāks, un to viņu var griezt, tad viņš vieglāk griežās. Tā ir slēgta telpa, ka viņi to dara? Vaļā ir, var just, ka garām iet, jā, jo tur jau arī uzkrājās visādi, kas savārās visu laiku. Viņam regulāri tur jāpatīra ārā. Tas kā viņš smet? Smaržo. Es teikšu, pēc bērza mizas. Bet pūstošas, grūti pateikt, jā, tur pašam jājūt specifiska smarža, es pat neteiktu tā ir smaka, bet smarža kā kuram. Bet tie ir tur tanīni nāk ārā, viņš ir brūns tas ūdens, tur iznāk tanīni plus cukuru, un tā viņi tur rūkst, un kaut kas uz brāgu, kaut kas uz jā, man grūti. Asociatīvis iedomājos reiz tādas lieldienas un vēl krāsošanu. Un tāds brūnais tas ūdens, kas liek pāri pēc tam no sīpola mizām. Tas smaržē viņš ir tāds. Kādam patīk, kādam nepatīk. Mēs strādājam ar prieku, kāds ienāk un saka, fai, kā tas smird te pie jums. Brīžiem. Man patīk, piemēram, jūras krastā tās aļģis. Man ļoti patīk kā smaržo, un cits saka smird. Tad man asociācija ir tāda brīvdiena. Kad jau tas ārpiloši. Harms ir diezgan šerps citāts, bet tos pēc tam, ka mēs pēc tam pastāstīs man. Jāni, kas tev ir mīļākās lietas, ko darīt darbā, vai tieši nemīļākās? Kaut kāds projekts, ka tu zini, ka nāks, šitas ir tik interesanti pētīt, vai arī kaut kas tāds, kas, nē, šito es labprāt nedarītu. Visinteresantāk jau ir uzsākt, kad tev ir tās cerības, un tev liekas, ka tu esi kaut ko forši izdomājis, un tu sāc, un tu nevari sagaidīt. Vai ne? Bet visgarlaicīgākais ir rakstīt atskaites, nezinātniskās, bet administratīvās, ka tev jāatskaitās par tiem darbiem. Projektu iegūsi, tev pa katriem mēnešiem 3 ir jāuzraksta. Daudz biezāka atskaita kā zinātniskā. Tad ir publikācijās, tas ir cits, tur ir viss kārtībā, bet tas administratīvās lietas vairāk traucē. Bet tāpēc mums arī pieņemam reizēm cilvēkus, kas darbojas ar tām lietām, jo tas baigi traucē, ka kādreiz tev sāk iestādes uzdot baigi daudz jautājumus, tad tu velti visu savu radošumu viņiem atbildēt, un tev vairs nav spēka zināt. Tam cilvēkam, kas dara to starp posmu atrodas, viņam arī ir jābūt diezgan gudram. Jā, viņam ir kaut kas jāsaprot arī. Ko no mums prasīt, ko mums rakstīt. Un mums jāsaprot no administratīvām lietām arī. Dažreiz kļūsti par birokrātu. Nav izvēles, lai tu varētu tā teikt pa vidu saprast, ko viens grib, ko otrs grib. Kā arī tur tāds. Tev ir laiks būt mežā, fiziski staigāt pa mežu, kāds koks izskatās? Tikai brīvdienās mēs jau saņemam tos materiālus no rūpnīcām, kaut kur mēs paņemam mežā, mēs neplēšam neko nost. Varbūt kādam ir, sila vai kaut kāds mežs, tad tur kāds pētījums viņu īpaši izaudzētam kokam, kas tur ir, kas nav, un tad jā, bet tā uz mežu mēs tikai ejam brīvajā laikā. Tā teikt. Nesaistīt ar darbu. Jā, atpūtas nolūkos, jā, ļoti patīk. Stress tur sabrūk. Tur neviens nestreso, tur neviens koks nestreso. Stress sabrūk Latvijas valsts mežos. Kā tu redz to nākotni koksnes pielietojumam ikdienā? Mēs visu laiku čīkstam par to, ka te betons un Kegeli dubli ir ļoti sev nolobējuši tik pamatīgi to platformu, ka ir grūti tam kokam tikt iekšā. Es domāju, ka tur viss būs priekšā un viss būs labi. Dēļ tā zaļā kursa? Dēļ zaļā kursa, jā. Bet dēļ zaļā kursa jau, kā mēs īstenībā koks ķīmiķi, mēs jau nemaz tik labi neskatāmies uz to koku, viņš tiek izmantots dēli. Mēs it kā redzam daudz vērtīgākas lietas, ko var iegūt, bet mēs saprotam, kad ir, kur ir vajadzīgs un ka tur pietiekoši paliek pāri arī pārpalikumi, gan skaidrs, gan mizas, ar ko mums ir ko darīt. Tā kā mēs priecājamies īstenībā, jā, beigās pats sev apstrīdēju.
Jā, es iedomājos, kā tas ir, kad es skatos uz to dēļu kaudzi, par ko es tikko pirms ierakstu stāstīju, ka mēs apšuvām māju ar dēļiem, mēs viņus nopirkām vēl pirms buma, pirms trakā cenu buma, un tad, kad cenbums sākās, tad mums viņš teica, mums stāv zelta kaudze, pagalmā, kamēr tie dēļi nebija izmantoti. Bet kā Jānim viņš redz tos dēļus tā jau tādām, tā kā nevis dēļi, bet tur var čuk. Uz dēļiem ir ok. Mēs drīzāk ejam, skatāmies tā, kur stāv kaut kāda mizu kaudze, vai ne? Tad tu skaties jau, bet šitā viņi tur vienkārši pūst, mums ir jāpamēģina, ko tur izdarīt. Agrāk arī skaidu kaudzes stāvēja pie gateriem un nezināja, kur likt, un tas bija arī atzīts kā atkritums, ko nezinu, ko darīt ar viņu. Bet tad parādījās granulas, skaidu problēmas vairs nav, un tad mēs ejam tālāk pie mizām. Mešs droši vien ir tāds ļoti liela tāda zelta bedra. Ir daudz lietas, kas vēl nav izpētītas? Es teikšu ļoti daudz, jā. Ja? Jā, kur tur, cik daudz koksnes sugas nav izpētītas. Mums arī atliek tie paši smilcērši, kas mums ir ienākuši. Tā ir projekts, kurš pēta, ko no smilcērkšķu, kad tu nolasi tās ogas, izrādās, ka viņi visiem zariem viņas mauc nost. Jā, viņi blēži. Viņas nevar saudēt. Jā, tad tie zari paliek pār no tiem arī kaut ko var iegūt. Tad tur, man liekas, ir tik daudz ko pētīt, ka vismaz mums nebeigsies darbs, tas ir noteikti. Arī mēs darot, jo vairāk mēs darām, katrā projektā mums rodās vēl 4 jaunas domas par projektu. Mēs vispār liekas, ka nevar apstāties, ja tu dari kaut ko tajā brīdī, kad tu sēdi un čīksti, ka tev nekā nav un tev viss ir parādā, tad tev arī nekas nebūs. Tikai jādarās. Tā varēja būt, ka izceļot melnozolu. Es radījumā te atceries, tu pats atceros, izstāstu, tas smukāk izskatās, kad stāst. Jā, izceļot melno zoli no ūdens dzīlēm. No Daugavas grunts, jā. Un kas tur bija ar viņu? Upsalas universitātē noskaidroja, ka viņš ir 1200 mežonīgi ciets. Un viņi nolika, protams, mierīgi angārā, lai viņš lēnāk garā žūst. Un viņam bija dobums. Un tajā domā izrādījās bija zīles. Un tās zīles sāka dīt. Tā var būt. Tur es nezinu, tur joprojām neatbildēts jautājums, no kuriem ja viņi tā saka, un ja to saka uzticam cilvēku, tad var, es to stāstu neesmu dzirdējis. Ja viņi saka, ka var dīgt, tad var dīgt. Zinātnieki saka, ka nevar. Tur zem ūdens ir konservējoša vide, nav skābekļa, viņš nevar sapūt. Un... Kaut kādās bēļas pasaka, glāzē pasaka. Bet tas ir tas dzīvības fenomens, kad kā? Zem dūņām, jā, protams, panes apakšā, viņa ir eholotēts cilvēks bija ieraudzījis Daunskanā, ka viņš tur ir un izcēlis. Kā? Dzīvība. Kā tam mēs radāmies? Kurš var to izskaidrot? Tas ir izskaidrojums aptuveni, kā mums stāstīja viens profesors, ka tas ir tāpat kā izgāstu vai pāriet pāri orkāns un saliek Boeingu. Tieši tāda pat iespēja, kā radās dzīvība uz zemes. Tu dzirdēji? Šis ir tik labs stāsts. Jā. Boeing. Tieši Boeing, nevis Airbus vēlams parāvis. Airbus vēl lielāka. Vēl ir. Labi, pastāst tev kaut kāds zinātnieku joks. Kas vēl tāds? Jā, uz pasūtījumu, tad droši vien. Man tas vajag izvilkšu pierakstu grāmatu. Un Māris atnesīs aliņu. Ja pa Boeingiem, tad mums institūtā izstrādā nevis Boeingiem, bet šātriem, raķetēm, vai ne? Mums tās izolācijas, kas ir ļoti svarīgi. Keramikas tās platnītes? Nē, putu poliuretāns, kurš ar koksnes sastāvdaļu uzražo putas tādas, kur nekrīt nost tā izolācija kosmosā, jo tur tā problēma ir tāda, ka iekšā ir degviela ar ļoti lielu mīnusu, un apkārt, kad lido, tur ir atkal ļoti liela plusi, augsta temperatūra. Un pārsvarā visas tās izolācijas tajā brīdī no tās bākas nolobās vai nodaga nost, un tā raķete uzsprākst. Te ir ražota tieši šīm Eiropas šatlam izolācija, kas ir pielikts arī Koks ķīmijas institūtā polimēra laboratorijā. Tas gan ir jau no padomijas laikiem saglabājušies noslēpumi, ka tas sanāca un tas tika pārnest šeit. Un tas arī tāds Eiropas kosmosa aģentūra un šajā visā mūsu institūts ir iesaistījies. Tas ir apmēram tā, ka gribēja izbērt, kas tu tad miskastē sanāca. Nesanāca, beigās nekrīt ārā.
Jāskalda beidzot ir ar uguni nedeg. Saldēšana nesalst. Jāsaka pētīt. Tikai jādara kaut kas. Nevar sēdēt divānā. Tev jāiziet ārā, kaut kas jāgāž, jādara, un tad tu ieraugi, kā sanāca. Es skatos un uz tevi un domāju tieši, tad, kurā vietā tu saki, tur tik daudz darāmā, bet cilvēkiem tā no malas viņš nemaz to darāmu neredz. Viņš tiešām neredz, un tur ir tā lieta, ka mēs skatām, koks paik forši, jā. Un tu stāsti man tagad, rekur ir tāsis, tad rekur ir rūkšanas process, tur cukuru, varbūt nākotnē mēs Latvijas finieru kaut kādu dzērienu varēsim baudīt, ka viņš būs koknes cukurs samots iekšā kaut kādā vēl visādā pasākumā. Kad ir laikam tā prasme ieraudzīt to darāmo, tas arī zinātniekiem raksturīgs pasākums. Tas ir vajadzīgs zinātkāri, ļoti vajadzīgs zinātkāri. Bet es saprotu, ka jums ir vairāk vai mazāk zinātnieki, vienmēr ir tas viņu iekšējā tā cumftes štēli, ir tāda, kad viņi ir secinošas dabas, nevis iesakošas dabas, vai ne? Ir ļoti dažādi. Un ļoti labi, ka šie dažādie zinātnieki ir vienā komandā. Ir jābūt kādam arī, kas tos optimistus nosēdina un visu laiku uzdod tādus nērtus jautājumus, lai tu nelidinies debesīs un tu sāc domāt, labi, tur varbūt arī tā nesanāks. Bet ir dažādi, nav tur, ka baigā viena konkrēta cumfte un ar noteikti. Es piedaru pie tiem, kam liekas ik pa laikam, kad viss ir baigi forši. Bet no tādas sajūtas, ka dzīvojot pa dzīvi, tu visu laiku liekas, ka tu lidās kaut kā, tu nonāks pie kaut kādas tādas lielas saprašanas vai kaut kādas lielas atklāsmes vai ko. Kas būtu tas, ko tu vari pateikt, ka tev jau šī dzīve ir izdevies ar to zinātni ņemoties? Tā ir pašam priekš sevis tāda mazais sasniegums, mazais latviešu prieks. Man ir viens prieks, jā, tiešām, kurus arī sapratu, ka palaist domu debesīs, ka viņa nostrādā. Bija pirms 2 gadiem, es tur video filmēju, es tur runāju par to, ka es nākotnē vēlos iesaistīties starptautiskā projektā, kas būtu nozīmīgi tur visai pasaulē un ko, un te pagāja 2 gadi, un šobrīd mēs esam tur iekšā, un es tikai nesen apstoties to video, kaut kad sapratu, ka es tajā brīdī palaidu to augšā, un pēc tam sakrita viss tā, ka tas tiešām notika, un man tajā brīdī, kad es to domāju, man likās nereāli, bet es to gāju. Tajā brīdī, kad to pasaku skaļi, tas kaut kā materializējās, tāpat kā jaungada apņemšanās ir ļoti vērtīgas. Tajā brīdī, kad tu uzrakst uz lapiņas, tu kaut kā viņas fokusē un negribot sāc uz viņām iet. Zinātnieka padoms. Koks turpinājumā finišē šo podkāstu. Pie mums bija un ļoti interesanti daudz lietas izstāstīja Jānis Rižikovs. Ļoti uzmanīgi klausījās Māris Olte un Dace Salnāja. Es ļoti ceru, kad arī par jūsu izgāstuviem skries virpuļu viesuļi un radīsies, ja ne Boeing, tad vismaz mazas lidmašīnītes, kuras traucēs jums dzīvot miermīlīgi un tāpat kā vakar. Labāk savādāk. Tas vienmēr palīdz, vai ne? Atā? Atā. Šis podkāsts ir tapis projekta Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietveros klastera programmā un saņem ERA finansējumu.